Esiet sveicināti 34. raidījumā. Neskatoties uz skarbajiem ierobežojumiem, ko šajā demokrātiskajā valstī mums liek katru dienu aizvien lielākus, tāpatās turpinām nākt pie jums ar jaunāko informāciju un jaunākiem sazvērstības teorijām. Jā, nu jau laikam ir izbaudīts viss, ko viena demokrātiskā iekārta spēj salikt, sākot no kas tik tur nav bijis, neposodi, tur visādi bērni, 3 mēnešu ierobežojumi, nu labi, par visām citām lietām nemaz nerunāsim, tagad atkal lapai kaut kas tur sabāsts ir līdz novembrim. Tā te mums ir. Tā te mums ir, jo mēs jau ne par ko nevaram atzīt to, ka globālisti rūpējās par mums un grib mums tikai labu. Nevaram atzīt, un mēs turpinām nepadoties un stāstīt niekus. Nu, te šonedēļ it kā jau bija tāds zīmīgs notikums, ka beidzot aizgājis Kariņeva režīms it kā. Tāpat laikā nepagāja ne dažas dienas, un visiem bija skaidrs, ka labāk nebūs. ka cirks ir aizbraucis, bet klauni paliek, un ka principā nekas jau nemainās, jo... Tagad kāds gaidīja to, ka kaut kas mainīsies straujiem labiem soļiem. Samainot saskaitāmos, jau summa paliek tā pati, un tas iemesls, kāpēc mēs īsti par to pat nerunāsim, es jau šo to esmu uzrakstījis par to tēmu, tur viss ir skaidrs, bet svarīgi ir tas, kas notiek globāli, jo par cik tu labi zini, ka Latvijai jau nav sava attīstības plāna, ir tā iecirsta akmenī gandrīz vai agenda 2030, un atbilstoši tai pavēstēji, tad arī piemeklē tos izpildītājus. Tāpēc turpināsim stāstīt par to, ko mēs atkal redzam, kas tuvojas. Tātad, draugi, situācija ir sekojoša. Tā kā viena no svarīgākajām cilvēka ikdienas sastāvdaļām ir ēdiens, tad attiecīgi tas arī paliek viens no galvenajiem manipulācijas instrumentiem. Ne tikai sastāvu un kvalitātes ziņā, bet arī kā politisks un ideoloģisks instruments. Arī to var pārvērst par ieroci, un jau esam stāstījuši to, kā tas tiek darīts. Un šoreiz tēma būs par tā sauktajiem vegānu burgeriem, jeb mākslīgo gaļu kā tādu, un vegānismu kā tādu, jo šīs lietas aizvien vairāk parādās veikalu un restorānu plauktos. Tas notiek tāpēc, ka tā arī ir daļa no klimata afēras, kur cilvēkiem tiek uzspiest samazināt patēriņu, pāriet arī uz augu izcelsmes pārtiku, jo arī opiņi bojājot klimatu. Tāpēc to visu ar kaut ko vajag aizvietot, un tāpēc ir gan insektu, gan sojas un visādas citas biomasas produkti, kurus reklamē kā veselīgus un galvenais arī morāli pareizu pārtiku, jo tas glāb šo planētu. Protams, praksē nav neviens ne otrs, bet vispirms šo manipulāciju aplūkosim no tā skatu punkta, kas vispār ir vegānisms. Arī līdz šim cilvēki ir strīdējušies par savām ēdienkartēm un viena reizēm ir neiecietīgi pret otriem, gaļas ēdāji un neēdāji viens otru mēdz diezgan asi kritizēt, teiksim tā, bet līdz šim tas viss ir bijis salīdzinoši mierīgi un lokāli, jo principā cilvēkiem vienmēr bija izvēle, ko viņi vēlas ēst, un tāpēc tādas domstarpības tālāk par kaut kādiem fórumiem vai diskusijām arī neizplatījās. Taču tagad viss ir citādi. Tagad ir sācies intensīvs lauksaimniecības likvidācijas process un vienlaikus arī masīva vegānā propaganda, kad visa šī produkcija tiek uzspiesta faktiski kā vienīga alternatīva, ja neskaita insektus. Te jau stāsts ir pavisam cits. Tagad parādās tā sauktais agresīvais vegānisms, kas jau līdzinās kultam. Tāpat kā tas bija ar Covid kultu, varavīkstes un transgenderu kultu un visiem tiem, kas profilā lika špricītis un tagad visādus karodziņus. Jau atkal redzam to, ka, ja pie darba ķeras politiķi un naudas maisi, tad viņi arī ēdienkārti padara par manipulācijas un radikalizācijas instrumentu. Taču īsti kā tur ir ar to gaļas ēšanu, vai vispār ik viens tā vienkārši var no tās attiekties, vai ir iespējama tāda planetāra un masveida pāriešana uz šādu produkciju un kādas sekas tas atstāj uz cilvēku veselību.
Par šo tēmu ir ticis runāt daudz un sarakstījis nemazums grāmatas, jo vieni spēja būt tikai visēdāji, citiem ļoti labi patīk tikai augu pārtika un viņi jūtas ļoti labi. Bet ir arī stāsti par to, ka pēc kāda laika vegānās diētas organisms tomēr sāk streikot un tad daudzi ir spiest atgriezties pie gaļas lietošanas. Kāpēc tā notiek? Šeit varu balstīties uz savu personisko praksi un dzīves pieredzes arī. Nelietoju gaļu jau daudzus gadus un nekad nav bijusi vajadzība pie tās atgriezties. Tāpat laikā intensīvā globālais propaganda un visi šie toksiski aizvietotāji arī nav nekas labs. Realitāte ir tā, ka eksistē divu veidu vegāni vai veģetārieši, un ieskaitīsim tur arī tos, kas vienkārši neēd gaļu un zīves. Faktiski šāds dzīvesveids vienmēr ir bijis vairāk tā kā dažādu mistiķu ieradums, kuri nodarbojas ar pasaules izzināšanu un garīgām praksēm. Piemēram, tas pats Pitagors, kuru teorēmu zina ik viens skolnieks, senajā Grieķijā vadīja tieši tādu mistiķu skolu un dzīvesveidu, piekopjot tīri vegānu diētu. Izskaidrojums tam ir tas, ka, lai sasniegtu augstāku līmeņa apziņu un vibrācijas, organismā nedrīkst būt šīs dzīvnieku izcelsmes substances, to kauto lopiņu bailes un tam līdzīgi. Principā šis arguments arī mūsdienās ir tas, kāpēc tādi cilvēki visai bieži pārstāj ēst dzīvnieku izcelsmes produktus. Taču skaidrs ir arī tas, ka šāds dzīvesveids nekad nevar būt raksturīgs plašām cilvēku masām, jo tas prasa arī zināšanas par organismu attīrīšanu, vai tas dabiski spēj pārkārtoties uz cita veida enerģijas saņemšanu un tam līdzīgi. Paradoksāli, bet šajos gadījumos no tās gaļas ēšanas var atbrīvoties apmēram tāpat kā no jebkuras atkarības. Pats galvenais pie šāda dzīvesveida vegānisms nav kā pašmērķis, tas vienkārši tā notiek dabiski, un organisms ar laiku vienkārši atsakās no gaļas, tur esošā smaguma un toksīniem, iztīrās ķermeņa šūnas, un cilvēks ir pārkārtojies vairāk uz saules enerģiju. Tieši tāpēc tas, tāpat kā vakcīnas, principā var būt tikai apzināta un informēta izvēle, ko nevajadzētu ne īpaši reklamēt, ne jau vairāk uzspiest citiem, īpaši bērniem. Taču globālisti tieši to patreiz dara. Un tāpēc ir radusies tā otrā, ja modernā vegānismu kategorija, tie, kam tas ir tieši pašmērķis. Ja agrāk arī bija daudz tādu, kas vienkārši gribēja pamēģināt, tad šobrīd mums ir arī radikāla ideoloģija, kuri kliedz par fermu likvidāciju un karo par dzīvnieku tiesībām un taisās glābt planētu. Vēl vairāk šī intensīvā propaganda nozīmē to, ka cilvēks faktiski jau spiež lietot visu to, ko daudz patiesībā nemaz nevēlas vai nav tam gatavi. Jo tad, kad netiek ievērots iepriekš minētais, ja gaļa tā vienkārši pēkšņi pārtrauc ēst kaut kādu citu iemeslu pēc, un tas nav saistīts ar dabisku attīrīšanos, tad tas bieži vien arī nestrādā un var radīt arī veselības problēmas. Līdzīgi kā nokodēti alkoholiķi bieži salūst un atsāk ar vēl lielāku jaudu, tāpēc, ka nav iztīrīts tas, kas patiesībā to prasa. Un tagad pats galvenais, kāpēc ir vajadzīgi visi tie produkti, kuri gan it kā ir no auga izcelsmes, taču tos veido kā dažādu dzīvnieku produktu imitāciju. Visādas desas, šašļiki, sieri, pieni un viss pārējais, kas turklāt arī garšo gandrīz tāpat kā īstie produkti. Tiesa gan tas ir tāpēc, ka tur tiek pievienots dažādas laboratoriski radītas ķīmiskas un kaitīgas substances. Šī ir viena no manipulācijām, un tā ir psiholoģiska. Jo tam, kurš ir dabiskais vegāns, tas viss nav vajadzīgs, jo viņš ēd augus tādus, kādi tie ir, un tieši tāpēc, ka tie ir augi, tad pilnīgi pietiek pat ar Latvijas dārziņiem, nerunājot par dažādām eksotiskām ajurvēdas receptēm. Bet tam, kurš ir ideoloģiskais vegāns, vai tam, kurš industrija cenšas piemānīt, psiholoģiski ir vēlme pēc ierastā ēdiena, un tāpēc tam ir jāizskatās un jāgaršo tāpat vai vismaz ļoti līdzīgi. Tad viņi tādus arī ražo un reklamē par ļoti veselīgiem. Taču vai tas patiešām tā ir un kas lācītim īsti ir vēderā, par to pastāstīsim nākamajā sižetā. Kā tad īsti ir ar tiem gaļas aizvietotājiem, ko globālisti intensīvi cenšas iestumt mūsu ēdienkartēs? Esam runājuši par siseņiem un tam līdzīgām lietām, bet veikalu plauktos parādās aizvien vairāk it kā augu valsts produkti, kur izskatās un pat garšo kā īstie. Parādās aizvien vairāk kompāniju, kuras ražo šādas kotletes, burgerus un citas lietas. Turklāt vērojama ļoti liela centība panākt šo līdzību ar aizvietojamajiem produktiem. Dažas no tām ir Impossible Meats un Beyond Meat, kuru produktus ir nācies novērot arī mūsu veikalos. Viņi saka, ka šie produkti esot vajadzīgi klimata pārmaiņu un dzīvnieku tiesību dēļ, kā arī esot ļoti veselīgi.
Ja pirmie divi iemesli paši par sevi ir ideoloģija un grāpniecība, kur nav pat vērts iedziļināties, tad kā ar veselīgumu? Ja reiz tos reklamē dažādas slavenības un influenceri, tad laikam tā ir, vai ne? Realitātē šeit ir vairāk krāpšanas slāņi, viens no kuriem, saprotams, ir nauda. Šī tā saucamā viltus gaļa sastāv no ļoti lētas pārsvarā sojas izcelsmes biomasas, kam pievienoti dažādi ķīmiski un toksiski komponenti, kā neirotoksīni, mākslīgās krāsvielas un tam līdzīgas lietas, kas pat ir aizliegts kosmētikā un izraisa vēzi žurkām. Tā kā apgriezto spoguļu karaļvalstī viss dabiskais kļūst nederīgs un aizliegts, tad arī šajā sfērā notiek attiecīgas izmaiņas. Tiek nolaupīti cilvēkiem ierastie jēdzieni un aizvietot ar kaut ko citu. Pārēju uz šādu zemes kvalitātes sintētisku pārtiku ir vienlaikus gan tās ražotāju, gan pēc tam arī farmas industrijas sapnis. Izaudzēt to pašu lopiņu prasa daudz laika, resursu. Tas ir jābaro un pēc provizoriskiem aprēķiniem ASV tas izmaksā apmēram $7,5 par mārciņu, ja mūsu valodā $14 par kilogramu. Savukārt sojas biomasas izmaksas turpat sastāv tikai apmēram 50 centus par kilogramu, ja vesels 30 reizes mazāk. Un tagad jautājums par miljonu. Vai šie lētās sojas izstrādājumi veikalu plauktos arī ir 30 reizes lētāki? Nē. Tie maksā gandrīz tikpat, ja vēl ne dārgāk par īstajiem. Kā izrādās, šai centībai nomaskēt to visu un padarīt par iespējami līdzīgi īstajam produktam, ir arī ļoti vienkāršs iemesls. Tā ir neskaitāmas reizes lielāka peļņa. Ir tikai vajadzīgs labs mārketings, krāsains uzlīmes un krietas čipstiņa vainas apziņas, ko iesēt cilvēkos, sasaistot šo biznesu kopā ar histēriju par klimata pārmaiņām, un jūs esat atradis zelta āderi. Jo klimata afēras galvenā būtība ir tieši tāda – iesēt cilvēkos vainas apziņu par klimatu un tad vienkārši noslaukt viņus finansiāli, liekot to visu apmaksāt gan ar jauniem izmešu nodokļiem, gan šādi pārmaksājot daudzas reizes par patiesībā lētu un turklāt vēl toksisku produktu. No lielā biznesa viedokļa, kurš domā tikai par peļņu, nav nekādas jēgas uzturēt ierasto agrikultūru un piedāvāt cilvēkiem normālu ēdienu, ja tā vietā var iestumt šo ideoloģisku un politiski atbalstīto substanci. Turklāt jāsaprot arī tas, ka plikā sojas biomasa garšo diezgan nelāgi, tāpēc ir vajadzīgs vesels process un dažādi laboratoriski un ķīmiski izgudrojumi. Kā tad panākt to, lai tā garšot pēc cilvēkiem ierastās gaļas un turklāt to varētu arī cept uz grila, tam izdalot pat sarkanās krāsas, it kā asinis? Dabā lielopa gaļai tās garšu piešķir tāds asinīs atrodams elements kā hēms. Attiecīgi, lai tādu garšu pārnest uz soju, bija nepieciešams kaut kāds hēma dabiskais aizvietotājs, taču eksperimenti ar tā ekstrakciju no dabiskajiem augiem demonstrēja to, ka garša nemaz nebija tāda, lai cilvēki tam noticētu. Turklāt tas prasīja milzu un daudzumu izēvielu, tādējādi sagrājot visu pamata ideju par lielo peļņu. Izēja tika atrasta ģenētiski modificētā sojā, taču problēma ar to ir intensīvā ķīmiskā apstrāde ar herbicīdiem un bēdīgi slaveno Monsanto Roundup. Par šīs ķīmijas kaitīgumu ir sarakstīts grāmatas un vesela sērija dokumentālo filmu, bet mums ir jāsaprot vien tas, ka izmantotais glifosāts tiek uzkrāts sojas pupiņās un attiecīgi tas nonāk arī mūsu organismos. Jautājumā par to, kā tas viss tika likumiski apstiprināts, atbilde ir tāda pati kā ar drošajām un efektīvajām potēm. 2017. gadā ASV zāļu aģentūrai FDA tika iesniegts 1000 lapuses biezs iesniegums par šīs sojas hemoglobīna ražošanas specifiku. Un pēc 2 gadiem tas bez nekādiem jautājumiem tika apstiprināts publiskai lietošanai. Šī jaunā laboratorijā iegūtā substance sastāv no daudziem desmitiem dažādu komponentu, par kuru izcelsmi un drošību praktiski nekas nav zināms. Taču to visu mierīgi var iegādāties veikalu plauktos. Diezgan tipiski tur, kur ir liela nauda. Un tieši tāpat, bez nekādiem reāliem testiem, tika palaistas arī jaunās tehnoloģiju potes, neko nezinot par to, ko tās īsti nodara organismam. Taču, lai padarītu šo biomasu par līdzīgu īstai gaļai, ir vajadzīgs arī citas sastāvdaļas. Dažādas krāsvielas, fosfāti un citas, kuras arī patiesībā ir potenciāli kancerogēni. Kā nevainīgā karameļu krāsviela, kura vēl 2007. gada pētījumā tika apstiprināta kā vēzi izraisoša pelēm. Un visbeidzot, tā kā šis tiek propagandēts kā veselīgs un vegāns produkts, tad arī tā cepšanai jāizmanto attiecīgās eļļas. Kā zināms, tad visas šīs lētās palmu un kukurūzu eļļas ir veselībai ārkārtīgi kaitīgas pašas par sevi.
Tad šeit klāt nāk arī tās. Savalkot visu šo kopā, diezgan skaidri iezīmēs tas, kāpēc šī substance tiek bīdīta kā nākotnes lieta. Tas ir ārkārtīgi izdevīgi arī visām tām valdībām un politiķiem, kuri pamazām virza tā saukto net zero, ja pilnīgās nulles politiku un nabadzības ieviešanu. Saprotams, ka dabiskās pārtikas ražotāji nekādi nespēs konkurēt ar visu šo sintētisko produkciju, jo viņus mākslīgā enerģijas deficīta krīze skar kā pirmos. Tāpēc arī ir izdomāta šī ļoti lēta un vienlaikus milzu peļņu nesošā visa dabiskā aizvietošanas industrija, kur pārtika ir tikai viens no elementiem, jo aizvietot viņi plāno gandrīz visu, kas vēl ir īsts. Tagad pēc zinām pārtraukuma atkal ieskatīsimies Pasaules ekonomikas fóruma mājaslapā vai aplūkot kārtējo viņu projektu un plānu, kas tiks bīdīts klimata histērijas ietvaros. Tas diezgan skaidri arī parāda to, kāds tieši ir tās nolūks, vismaz viens no tiem. Tieši tāpat kā Covid histērijas nolūks bija sadzīt ļaudis digitālajā aplokā ar tā saukto ID, kur pušu pases un pieredze ar tām tiek izmantot kopējās globālās sistēmas izveidā. Tāpat tas notiek atkal, tikai šoreiz vīrusu vietā par draudu ir pasludināts oglekļa dioksīds. Tas pats, kurš faktiski padara Zemi zaļāku un ir pamatā visai dzīvībai uz Zemes. Apzināti, ka vēl pirms 10 gadiem tieši tā rakstīja arī vietējā prese, minot Austrālijas Nacionālās universitātes pētījumu, kurā noskaidrots tas, ka kopš 1982. līdz 2010. gadam Zeme ir kļuvusi par 11% zaļāka. Paskaidrots arī process, kāpēc tā notiek. Oglekļa dioksīds nozīmē vairāk barības vielu augiem, tie ātrāk aug un tiem ir vairāk zaļās masas. Īpaši vairāk zaļumu kļuvis pasaules sausākajos reģionos. Vēl vairāk pašas NASA mājaslapā kopš 2016. gada ir atrodams video, kas saka tieši to pašu. Tas ir vēl viens pētījums par to, ka Zeme kļūst zaļāka tieši pateicoties CO2. Tad kāpēc pēkšņi tas ir kļuvis slikts un nepareizs? Vairāk auga nozīmē vairāk zemes lauksaimniecībā, vairāk pārtikas, mazāk sauso reģionu un vairāk apzaļumotu tūkstnešu rajonu. Vai tad tas nav galvenais nosacījums tam, lai vairāk cilvēku būtu pēduši? Vai tas nav tas, par ko tik ļoti iestājas visas šīs globālistu organizācijas, definējot savus it kā cēlos mērķus? Izrādās, ka nē. Praksē viss ir tieši otrādi. Planētas zaļuma un pārtikas avots tiek pasludināts par apdraudējumu un pasaules gala iemeslu. Acīm redzot, ka viņiem ir vajadzīgas pavisam citas klimata pārmaiņas, tādas, kur Zeme kļūst sausāka un kur resursi paliek mazāk, vai par tiem būtu jācīnās un tos varētu kontrolēt viņi paši. Vai kā tur būtu ar tām klimata pārmaiņām, kas jebkurā gadījumā ir bijušas vienmēr, un arī pie mums jau vispār klimats mainās pat 4 gadā. Galvenais ir kas cits, un tas ir skaidri aprakstīts šajā Švāba lapā. Tas ir viņu plānotais kontroles mehānisms ar nosaukumu MyCarbon, jeb mans ogleklis. Tā ir personiskā oglekļa kontroles programma, jeb atļauja, cik daudz cilvēks drīkst to izmest. Jo redziet, kaut arī ēkas un transports ir galvenais izmešu avots pilsētās, taču individuālā daļa nesot mazāk nozīmīga, tā esot aptuveni 40%. Citiem vārdiem sakot, nepietiek ar to, ka viss nekustamais īpašums jānodod globālistu pārvaldē un jāatsakās arī no automašīnām, par ko jau runājām iepriekš, bet ir vajadzīga arī personiskā patēriņa kontroles metode, jeb skaitītājs. Līdz šim ir bijuši jau daudz mēģinājumu tādus ieviest, taču līdz šim tas nav izdevies politiskas pretestības un sociālās nepieņemšanas dēļ. Tieši tā arī sūrojas fórums savā rakstā. Un tagad pievērsiet uzmanību šim te. Covid bija sociālās atbildības tests. Miljardi cilvēku visā pasaulē pieņēma neiedomājumus ierobežojumus. Pasaulē bija daudz piemēru sociālai distancei, masku nesēšanai, masveida vakcinācijai un kontaktu izsekošanai veselības vārdā, kas demonstrē individuālu atbildību. Ja kādam vēl bija šaubas par to, kas īsti tas viss bija, tad šeit tas ir pateikts tieši sejā ikvienam. Testus spēja pakļauties neiedomājumiem ierobežojumiem. Mēs taču to tā arī saucām no paša sākuma, tikai ar niansi, ka tas bija tests uz veselo saprātu, un rezultātiem, diemžēl, kopumā bija diezgan bēdīgi. Taču tie bija ļoti labi priekš globālistiem, un tieši tāpēc viņi nekautrējoties to atklāt arī paziņo, un ja kaut kas strādā, tad kāpēc nedarīt to pašu vēlreiz? Ja reiz cilvēki ir tik viegli dresējami, tad kāpēc nepiedāvāt viņiem nākamo līmeni, norādot tikpat absurdu apdraudējumu un risinājumu, vēl vairāk kontrolas, sacīts darīts. Un te mums ir šis pants, personalizētas aplikācijas, kas
palīdzēs mazāk patērēt, mazāk un pareizāk ēst. Protams, pareizā diēta ir jau aplūkoti insekti, pareizais dzīvesveids ir nelietot enerģiju, neražot bērnus, neceļot tālāk par savu aploku, 15 minūšu pilsētās un viss pārējais, ko vēl viņi perina savu depopulācijas plānu ietvaros. Arī pie mums jau eksistē šī plāna stūmēji, kas gatavi aprēķināt tā saukto oglekļa pēdu. Tas aizvien vairāk kļūst par šīs klimata afēras galveno nosacījumu, lai uzņēmums varētu virzīties uz tā saukto klimata neutralitāti un pāriet uz mistisko zaļo enerģiju, kas būtībā nespēja nodrošināt nekādu efektīvu ražošanu. Un ir aptuveni tas pats, kas kādreiz sludinātais laimīgais komunisms, kas tā arī nekad nepienāca. Ko tas nozīmē praksē? Ik viens, kas pārstaigājis kādreiz laukos biezi apdzīvotos ciematus vai redzējis aizvien tukšākos skatlogus tepat Rīgā, ļoti labi redz, ko nozīmē šis plāns. Runājot par planētas dekarbonizāciju, viņi runā par atcilvēkošanu. Ja mēs vēlamies zaļāku planētu un mazāk sausuma, tad tieši otrādāk ir vajadzīgs vairāk izmešu, jeb govju pilkšķu, nevis mazāk. Nesenā intervijā viens no ASV prezidenta amata kandidātiem, Roberts F. Kenedijs, nosauca centrālo izlūkošanas pārvaldi par lielāko žurnālistikas finansētāju pasaulē. Varētu būt pārsteigums, taču viņa teiktie ir liela daļa taisnības. 1948. gadā par speciālo projektu direktoru tika iecelts CIP galveno operāciju vadītājs Franks Visners. Drīz tas tika pārdēvēts par politikas koordinācijas centru, jeb OPC. Pazīstama kā CIP spiegošanas nodaļa, šī jaunā organizācija nodarbojās ar propagandu un ekonomisko karadarbību, kā arī palīdzības sniegšanu dažādiem grupējumiem, kur uzdevums bija nomest ASV nepaklausīgās valdības visā pasaulē. Ar CIP svētību Visners organizēja operāciju Mockingbird. Tā bija ASV vietējo mediju veidošanas programma. Jau toreiz viņi noalgoja krietnu skaitu prominentu ASV žurnālistu, lai tie izplatītu konkrētu pavēsti. Šajā operācijā piedalījās paši pazīstamākie žurnālisti, kuru raksti parādījās simtiem dažādos laikrakstos. Patinot līdz mūsdienām, ASV spiegotāju ietekme ir tikpat spēcīga, ja ne spēcīgāka. Arī šodien ir saikni lielākiem ASV laikrakstiem, kā Rolling Stone vai Daily Beast, Foreign Policy un Wired, kā arī citiem. Visu šo mediju uzdevums ir izplatīt ASV militārā kompleksa, lielās farmas un neoliberāstijas idejas visā pasaulē. Tas neaprobežojas tikai ar laikrakstiem. Pagājušajā gadā tika veikts arī apjomīgs pētījums par mūsu visa lietotā sociālā Facebook saikni ar šo pašu CIP. Arī tur saturu un cenzūru nosaka gan bijušie, gan esošie CIP un arī FIB aģenti, kuri tad arī nosaka to, ko ikdienā redz vai neredz vairāki miljārdi ikmēnešu aktīvo lietotāju. Pētījums atklāja, ka Facebook noalgojas vairākus desmitus šādu personāžu, un viņi tad ir tie, kas regulē politiski sensitīvos un citus jautājumus. Citiem vārdiem sakot, šeit cenzūra ir ne mazāka kā tad, ja tāds Facebooks eksistētu, piemēram, nacistiskajā Vācijā vai tais pašos padomju laikos. Tikai vienas valdošās partijas patiesība un vairāk nekas. Tāpat CIP ir tieši saistīts arī ar lielāko pasaules internetu pārlūku Google, kur tieši tāpat tiek ietekmēti meklējuma rezultāti atbilstoši uzstādītām prasībām. Nav tā, ka tur var sameklēt visu, kas ienāk prātā, un šie algoritmi ir izstrādāti gan rūpīgi. Bet arī tas vēl nav viss. Izlūkošanas pārvaldes taustekļi stiepjas arī tālāk, caur tādām ietekmīgām organizācijām kā Nacionālais demokrātijas fonds. Tas dibināts 1983. gadā un uz papīra skaitās bezpeļņas demokrātijas izplatītājs citās valstīs. Tomēr 1997. gadā New York Times atzīst, ka šī institūcija ir domāta, lai atklāti darītu to, ko CIP pirms tam darīja slepeni. Jau 1991. gadā Alens Veinsteins, viens no fonda dibinātājiem, atzina, ka daudz ko no tā, ko darām šodien, pirms 25 gadiem, CIP darīja slepus. Respektīvi, šis fonds ir nekas cits, kā ASV izlūkošanas pārvaldes viens no instrumentiem. To patiešo finansē ASV Kongress. Viņi piešķir grantus dažādām organizācijām un personām vairākās 100 valstīs, tā skaitā mēdījiem un tā sauktiem žurnālistiem. Lielākoties tas domāts Austrumēropai un Latīņamerikai, taču pēdējā laikā viņi ir pievērsušies arī Britiem, kur iepludināti 2,5 miljoni mārciņu un finansē dažādas it kā neatkarīgas mēdīju grupas, kā piemēram Bellingcat. Tie ir tādi paši faktu čakari un pārbaudītāji kā mūsu Baltika.
Reutera ziņu aģentūra ir vēl viens naudas saņēmējs, kā arī grupējums Reportieri bez robežām un daudzi citi, kuri faktiski nevis darbojas ar neatkarīgu žurnālistiku, bet gan to pašu propagandu. Tāpat arī zem demokrātijas stiprināšanas patiesībā notiek dažādas tās augtās opozīcijas finansēšana un nolūku pēc iespējas veikt oranžās revolūcijas. Kas zīmīgi, tad lielajā kaimiņu valstī šo fondu par nevēlamu pasludināja 2015. gadā. Kāpēc vispār runājam par šo tēmu? Kad esam sapratuši to, kas patiesībā ir šis demokrātijas nesēju fonds un ko tas dara, tad jāatzīmē, ka tā taustekļa sniedzas arī pie mums. Tas minēts kā viens no tā sauktā Austrum Eiropas politikas pētījuma centra projektu sponsoriem. Šis kantors nodarbojas ar propagandu par sliktajām kaimiņu valstīm, bet vēl interesantāk šķiet tāda ziņa par to, ka šī gada martā, piemēram, pie mums viesojās Moldovas delegācija, lai iepazītos ar teritoriālo reformu. Rakstā teikts, ka tas notiek projekta ietveros ar nosaukumu Politiskās partijas, kas veic teritoriālās reformas. Un šo projektu finansē neviens cits, kā šis pats amerikāņu fonds, jeb ASV kongress, jeb centrālā izlūkošanas pārvalde. Rodas jautājums, kas tad īsti notiek šajā valstī un kas organizē visas šīs kaitnieciskās reformas ar tālāk sekojošām mazāko skolu un slimnīcu likvidācijām? Un kas ir īstais saimnieks visiem procesiem? ASV centrālā izlūkošanas pārvalde interesējas vai pat kūrē teritoriālās reformas Latvijā? Patiešām gatavā sazvērstība. Taču realitātē mums būtu nopietni jāpārdomā, kas ir tas, kas veido mūsu ikdienas realitāti, kas apmaksā visu šo tā saukto žurnālistiku, gan lielo presi, gan daudzas tā sauktās neatkarīgās mēdīju grupas, kas tā pati kontrolēta opozīcija vien ir, jo naudu saņem no tās pašas silas. Pie reizes varam vēlreiz pamācīties par to, ko nozīmē reālā, ja bez struktūras pārvalde caur ietekmi, kuru mēs neredzam ikdienā, skatoties uz politiķu ampelēšanos uz skatuves. Jo labāk tas redzams tepat pie mums, kad intensīvi mēģina nomainīt vienu ideoloģiju ar citu, no Covida fašismu pārējot uz Stambulas konvencijas ieviešanu un masveidā tiražējot rakstus par to, cik slikti pie mums esot dzīvot tās sauktām varavīksnes minoritātēm, kas spiestas dzīvot kaut kur citur, kā arī gaidāmo migrantu ieviešanas politiku. Kā daudzi būsiet dzirdējuši, tad pēdējā laikā pasaulē ļoti bieži visur kaut kas sprākst un deg. Nesen un vēl arī tagad ir pamatīgi meža ugunsgrēki Kanādā, bet tagad pamatīgi nodegusi viena no ASV piedarošām Havaju salām ar nosaukumu Maui. Ko mēs par tādu zinām? Droši vien, ka neko daudzi, neskait tos, kas tur varbūt ir bijuši, bet cilvēkam parastajam tāds nosaukums diez vai kaut ko izteica. Līdz brīdim, kad pasaule apvidoja vēsts par to, ka tur izcēlušies milzu ugunsgrēki un nodegušas lielas platības, ieskaitot vēsturisko galvaspilsētu Lahainu. Par to rakstīja arī vietējā prase. Te ir viens tāds raksts no liberāļu trubadūra Kārļa, kur īsam aprakstīt šī salu, tās vēsture un kas tur notika. Protams, ka savas iemītniekiem tā ir traģēdija un nelaime kā tāda. Šobrīd jau ziņots par vairāk kā 100 bojā gājušiem, un tie skati no turienes ir diezgan apokaliptiski. Tomēr šo tēmu ir jāaplūko mazliet no cita aspekta, jo te parādās daudz interesanta. Vispār šo salu iecienījušas arī daudz slavenības un bagātnieki. Te pieder īpašumi daudziem desmitiem no viņiem. Gan Ofrai Winfreyai, gan Amazon izveidotājiem Bezosam, gan dažādiem Hollywoods aktieriem, Clintam Eastwoodam, Jimam Kerijam, tāpat tur ir Villu Stevenam Tayloram no Aerosmith un daudziem citiem tāda kalibra ļaudīm. Pagaidām nav dzirdēts, ka būtu nodedzis kāds no šiem īpašumiem, taču pat tas te nav galvenais. Galvenais ir iespējamais iemesls tam, ka kaut kas tāds ir noticis. Kas tad ir vainīgs? Protams, klimata pārmaiņas. Tieši tā to atkal pasniedz gan vietējā, gan ārvalstu prese. Vētra ar nosaukumu Dora, liels vējš, sausums un dzirksteli. Te tiek vainota kā vietējā elektrības kompānija Hawaii Electric, kur nesot atslēgus elektrību, vētras laikā un sagāstās līnijas varētu būt aizdzinājuši zāli, taču tas viss vēl tiek pētīts un īsti nav skaidrs. Principā nomest sērkots un paziņot, ka vainīgs klimats mūsdienās arī nav tik sarežģīti. Bet tagad par interesanto. Havaju salās vispār atrodas pasaulē lielākā trauksmes sistēma, kur kopā ir 400 sirēnas, kur uzdevums kā reiz ir brīdināt par dažādām dabas kataklizmām, viesuļvētrām, plūdiem, vulkānu izvardumiem un arī tieši tādu ugunsgrēku vai
cilvēku radītiem tā sauktiem teroristu uzbrukumiem. Arī Mauvas salā atrodas konkrēti 80 šādas sirēnas, taču neskapēc tās tā arī nenostrādāja. Kā rakstāts pa CNN, tad vietējās iestādes par kaut kādiem slēgtiem ceļiem un problēmām esot publicējuši Facebookā. Bet brīdinājuma īziņas uz tālruņiem ir pienākuši daudz par vēlu, kad viss jau bija liesmās un cilvēki centās glābties kā nu kurš prata. Vai tas bija tiešām darīts vai nebija, par to vēl varētu padomāt, taču daudzkārt interesantāk par to ir vēl daži citi fakti. Varētu domāt, ka Havajas salas ir tāda kā tropiska paradīze, kur noslēpties no pilsētu burzmas un laiski atpūsties pie dabas okeāna krastā zem palmām. Taču tas ir viens no ASV štatiem, un konkrēti šī Mauvas sala jau sen ir tikusi izvēlēta par galveno klimata afēras un zaļās enerģijas poligonu. Vēl vairāk, šeit ir paredzēts to pārvērst par pasaulē pirmo mākslīgā intelekta vadītu un kontrolētu digitālu salu, jeb cietumu. Varētu likties neticami, bet šāds plāns pastāv jau vismaz no 2011. gada. Te ir paredzēts radīt tās augtās gudrās pilsētas, jau faktiski tos pašus 15 minūšu geto, par kuriem esam stāstījuši un ko tik cītīgi cenzēja visi šie faktu čekeri. Tāpēc veselu 5 gadu garumā no 2011. līdz 16. gadam sadarbībā ar Japānas Hitachi kompāniju tur tika realizēts gudrās komūnas projekts ar nosaukumu Jump Smart Maui, kas jau toreiz skaidri apraksta, par ko viņi vēlas šo salu padarīt. Smart komūna ir sociāla sistēma, kas integrē attīstītas dabas un enerģiju tehnoloģijas un nodrošina iedzīvotājus ar ilgtspējīgu un drošu sabiedrību. Tā viņi sauc to totālo kontroli. Tur viss ir pilnībā digitāls un tiek izmantot tikai vidēji tā saucamie draudzīgi elektriski auto un vispārējais. Turklāt jāatgādina arī tas, ka jēdziens smart nemaz nenozīmē gudrs vai vietas, kā mums to tulko un skalo smadzenēs. Tas nozīmē self-monitoring analysis and reporting system, jeb pastāvīgu uzraudzības, datu analīzes un ziņošanas tehnoloģiju. Tieši to nozīmē visi šie tā sauktie gudrie pēdiņās projekti, nemitīgu visu biometrijas un lokācijas datu ievākšanu un nodošanu trešajām personām, kur balstoties uz tiem, tad arī tiks noteikts cilvēka sociālais reitings un tiks lemts par viņu pielaidi dažādām sistēmām, banku kontiem, preču iegādēm un tam līdzīgi. Tieši tādu komūnu arī plāno izveidot šai salā. Šī gada janvāra sākumā tieši tur izcinājās arī kārtējā digitālo sistēmu konference, kur tika prezentēti simtiem dažādi digitālās vadības koncepti. Havajas salas kā ASV štats bija pats pirmais, kas vēl 2015. gadā apņēmās pāriet uz 100% zaļo enerģiju, un ironiskā kārtā gubernators tur ir Džošs Grīns. Tādi jociņi globālistiem arī laikam reizēm patīk. Vēl tikai pirms mēneša viņš piedalījās augsta līmeņa ANO ilgtspējības sanāksmē, kur vēlreiz deklarēja štata apņēmību īstenot šo utopiju. Kāda dīvaina sakritība, ka neilgi pēc tam tieši šajā digitālās komūnas izveidēja paredzētajā salā sākas tāds ugunsgrēks, kas nopost arī vēsturisko un kultūras mantojumu, kuram pastāvot šādu projektu diez vai tik vienkārši varētu realizēt. Tas droši vien prasīja daudzus gadus tiesvedības ar vietējiem, tur bija arī rezervāti un dabas liegumi. Bet, ja viss ir nodedzis, tad nekā tāda nav. Atliek tīra vieta pārbūvēja, kura jau ir izziņota un kam Naski steidz ziedot $100 miljonus arī planētas bagātie un varenie, tas pats Bezos un tam līdzīgi. Un arī lielajā presē jau parādās ziņas par dažādiem investoriem, kuri sāk piedāvāt vietējiem uzpirkt viņu zemes, kuras tagad ir strauji zaudējušas vērtību. Tāpat jau visai drīz, jeb 25. septembrī, Havajās atkal notiks vēl viena digitalizācija veltīta konference, kur viena no tēmām atkal ir viedo komūnu un viedo pilsētu izveida un tiek plānot arī tā sauktā digitālā valdība. Ko tas nozīmē? Acīm redzot, ka viņu plānotajā nākotnē visu var vadīt mākslīgs robots, un tāds arī var sakot līdzi katram cilvēkam un kontrolēt tos, kurus šādā komunā dzīvos. Kas vēl šai sakarā, burtiski pēc 2 dienām, kad sākās šie ugunsgrēki, Amazon tiešsaistes pārdošanā parādījās kāda doktora Mailsa Stona grāmata par to. To sauc Uguns un niknums, un tur ir detalizēti aprakstīts notiekošais, cik tas bijis briesmīgi šodienu garumā. Tur ir jau dažādi atsauliecinieki stāsti, tā balstoties uz zinātniskiem datiem, un, protams, ka viss šīs grāmatas devīze ir steidzama uzmanības pievēršana draudošai klimata krīzei, kas ir vainīgais. Jā. Kā to visu varēja dabūt gatavu 2 dienu laikā, un kā tā kļuva par dišpārdokli savā sektorā,
Pastāv versija, ka tāds doktors Stones nemaz neeksistē, un ka šo darbu sarakstījis mākslīgais intelekts, jeb ChatGPT tagad, kā tas ir. Tomēr, jebkurā gadījumā tās parādīšanās dažu dienu laikā un skaidrais vēstījums ir arī diezgan aizdomīgs. Šis ir tikai dažas interesantas lietas saistībā ar notiekošo šajā kādreizējā dabas pērlē. Protams, viss var būt tikai kārtējā sazvērestība, taču pēdējā laikā diezgan uzkrītoši kļūst tas, ka tiklīdz globālisti iezīmē kādu plānu, tāpēc īsāka vai ilgāka laika atgadās tā realizācija ļoti izdevīga, it kā dabiska vai kaut kāda netīšām gadījusies parādība. Būtu tā pandēmija vai karš vai ugunsgrēks, sanāk ļoti dīvaini, ka tas viss tik labi strādā tieši uz viņiem. Nevelti ir teiciens, ja valdībai ārkārtas situācijā tiek dota liela vara, tad tā labprāt gribēs arī tādu situāciju sev izveidot. Situācija ir diezgan dramatiska. Kas ironiski, pirms kādu laiku runājām, ka šis jau nebūs kulinārijas raidījums, bet izskatās, ka šajā sērijā sanāca vairākas tēmas tieši par ēdienu. Jā, laikam, kurš no mums teica, es laikam teicu, ka šis jau nebūs kulinārijas raidījums, un tu teici pagaidi. Pagaidi nedaudz. Un es nedaudz pagaidīju. Jo mūs tā bloķē, ka drīz neko citu kā tikai sautējumus mēs nevarēsim rādīt, kā jātaisa. Jā, mums šoreiz bija vesels 2 tēmas par vegānismu un tiem saucamajiem gaļas aizvietotajiem mākslīgajiem. Un jā, tas ir arī tāda tēma, kas kļūst aizvien svarīgāka, jo vispār tas ļoti interesanti. Es it kā arī to gaļu neēdu, bet ļoti sen. Tāpat laikā es arī neēdu tos vairs aizvietotāju drāņus, jo es sapratu, kas tas īsti ir. Un kā vilinoši un kārdinoši viss it kā īsts ir, bet tā doma ir tajā, ka tu jau to nevajag. Ja tu tiešām to gaļu neēdi, tad tu viņu neēdi, tu necenties sevi iemānīt. Jā. Vai arī tie, kas to dara, viņi grib uz... Tā kā līdzīgi mēs runājam par bezalkoholisko džinu, piemēram. Jā, bezalkoholiskais šņabi. Bezalkoholiskais šnabs, džins, ja tu nedzer, tad tu nedzer. Tad dzer ūdeni. Dzer ūdeni, jā, kāpēc tev jāmāna sevi ar bezalkoholisko viskiju, ja, piemēram. Jā, bet tā un tēma... nestāstiet, ka jums tā garša patīk. Tā tēma ir ļoti svarīga, tāpēc, ka ir tāds teiciens, ka lai cilvēks no normāla cilvēka kļūt par pilnīgu mežoni, viņam atliek tikai nedabūt, cik tur 5 vai 7 maltītes. Tad tik daudz, es jau pēc 2 jau būtu jau viss slikti, jau visiem man apkārt. Redz, tāpēc tas arī tiek izmantots faktiski arī kā ierocis. Tēma jau nav nekāda jaunā, kas viss tur iekšā un kas tā tālāk. Bet, principā, mēs jau arī esam nonākuši līdz tādam slēdzienam, ka laikam jau mēs vairs īsti tā kā negaidām tādu īpašo visas tautas, visu Latvijas tur masveida atmodu. Laikam jau nē, jau laikam kādu laiku nē. Jo viss tas, kas notiek, tas diemžēl tā arī notiek, un tas atkarīgs viss ir no lielajiem globālajiem procesiem. Mēs vairāk tā kā jau sākam domāt par tādu kā individuālo glābšanās plānu katram no mums un saviem tuviem. Sev un saviem tuvākajiem, un galvenais, uzturēt attiecības ar saviem dombiedriem, burtiski tīri savā pulkā, jo situācija ir dramatiska, ir ar ugunsgrēkiem un situācija pasaulē, un reizēm nedaudz tā nelāgi paliek redzot to, kas notiek, un tā kā skatīsimies uz lietām pasaulē tā ļoti plaši no visām pusēm, jo patīk jau mūs mānīt, bet tur īstenībā apakšā kaut kas cits ir kaut kas. Tas klimats jau pie mums ir tāds dīvains paliek pēdējā laikā. Tāpat laikā viņš jau nenovēc tās klimata pārmaiņas, ka viņas ir. Jautājums tikai, kas tad īstenībā viņas rada. Jā, jo laikapstākļi pēdējās nedēļās ir diezgan dramatiski, nebijuši aizdomīgi, savādi, netipiski. Ja. Uztveriet to, kā gribat. Es domāju, daudzi par to domā. Ja. Šīs ir ķīmiskās rases, kuras neeksistē, ja? Un viss tas, kas ir salaists gaisā, kas to zina, kas veido to, kas nāk mums tagad uz galvas. Katrā ziņā diez vai tie ir nabagi, kuriem jāatsakās ir no normālas pārtikas, vai tie bagātie varētu turpināt lidināties ar savām privātajām lidmašīnām. Jā, diez vai. Tam gan. Un jā, vēlreiz gribam jūs aicināt vairāk uz mūsu YouTube kanāliņu, tāpēc, ka Facebookā mums ir uzlikta smaga ķepa. Mēs esam nostumti kaut kur dziļi apakšā, kur neviens mūs īsti neredz vairs, un
YouTube pagaidām vēl tā kā tas nav noticis. Tie taustekļi nav aizvilkušies līdz turiem, tā kā tur var nostīties arī visus raidījumus, iepriekšējos gan bloķētos, gan nē. Jā, tā kā tiekamies tur un tiekamies šeit arī, kamēr mēs vēl neesam nostumti. Uzstumti visā pagrīdē. Tā kā tā, paldies, ka bijāt kopā ar mums atkal, un tad laikam tad tiekamies atkal pēc 2 nedēļām. Jā, apmēram tā. Ko, visu labu? Visu labu. Turamies.